Labrīt! Vēlos sākt ar domu. Dievs ir labs, ir mīļš. Viņa izveidotā svētā trijotne rāda, ka vēlās būt ar mums. Es domāju, ir brīnišķīgi, ka ir šīs liecības, kas saved kopā visus brāļus un māsas. No rīta mēs jau varam sajust, piedzīvot, dzirdēt par Dieva darbību citu cilvēku dzīvēs. Mans vārds ir Kārlis, esmu zinātnieks un arī dželāto gatavotājs. Tā kā šoreiz es sākšu ar vienu liecību, kas saistās ar dželāto, kas ir itāļu veida saldējums. Gatavoju dželāto Siguldā, Dieva skaistajā dabā. Dienas darbi diezgan vēl beidzās. Un es saprotu to, ka man ir jāsagādā dželāto restorāniem. Ir 8:00 vakarā, un nogurums ir liels, bet man ir jāķerās pie darbiem. Un lūk, šis ir viens gadījums, kur es esmu piedzīvojis Dieva svētību. Tieši to rīt es prioritizēju sniegt liecību par to, kā Dievs darbojās, un Dievs patiešām nāca pretīm. Izstāstīšu gadījumu. Tā tad ir 8:00 vakarā. Nogurums ir liels. Es zinu, ka man to kādas divas dželāto ir jāuztaisa, un es to vakar piedzīvoju divas neticamas parādības. Man ir jāizgatavo izejvielas, lai viņas sniegtu savu patieso un pilno vērtību. Tātad, kad es gatavoju dželāto, es vados pēc plisdželāto principiem, un tas ir numur 1 pateikties Dievam par brīnišķīgām garšām, kuras ir dotas, un numur 2 ir saglabāt tās garšas. Tā kā es paņemu katru izejvielu un vadu to izejvielu visam procesam cauri, lai tā izejviela izpaustu tieši tā, kā tas būtu kā no dabas. Man ir jāsagriež vienu garšu augu, un es neesmu ātrs griezējs, bet to vakar es piedzīvoju tādu svētību. Es ticībā stāvēju, satvēru šo garšu augu un sāku griezt. Un neticam, es vienmēr apbrīnoju cilvēkus, kas varēja ātri sakapāt kādu ēdienu, un pēkšņi manas rokas bija atraisītas, un pirmo reizi dzīvē man vienkārši griezās tas garšaugs tik ātri, vienkārši bija grūti ticēt. Es jau jūtu tad Dieva vadību un Dieva pateicību par to, ka es biju sniedzis liecību to rītu. Devos tālāk uz laboratoriju, un izveidojot recepti, ir ļoti būtiski, ka man ir precīzi katra izejvielas daudzums. 0,5% kļūda reizēm ietekmē to iznākumu. Un es sāku svērt, atceries, man nogurums ir liels. Tagad manam 9:00 vakarā. Darbi ir jāpabeidz, jāuztais 2 dželāto, un es sāku svērt. Un es bēru vienu izejvielu, aizmirsu, kas tas bija. Birstoša viela, un man precīzi nosvērās vajadzīgais daudzums. Es paņemu otro trauku un nosveru arī vienu birstošo izejvielu. Atkal, precīzi, kā tas var būt? Precīzi uzlaižās uz 0,1 precizitāte. Tur es patiešām jūtu Dieva vadību un Dieva svētību un Dieva pateicību. Tātad tā ir viena liecība, kā es varu sniegt par to, kā Dievs pasakās par to, kā mēs arī atbalstam viņa darbību, kā mēs viņu liekam pa priekš pirms citām lietām. Kungs, mūžīgais Dievs, paldies, ka Tu esi tas, kas pašķir mūsu roku darbu. Paldies, ka Tu to pašķir un svētī arī tādās sīkās un smalkās lietās. Paldies, Dievs, ka mēs esam tik dažādi veidot, Kungs, un arī par tiem
par tiem cilvēkiem, kuriem tu esi devis dāvanu, izgudrot un veidot. Un Dievs, paldies par šo tavu radošumu mūsos katrā. Paldies, Dievs, ka tāpat kā tu dāvā iespēju izpētīt ledus gabaliņus, kristāliņus, tu dod, ka bite ar saviem mazajiem spārniņiem var pacelt savu ķermeni. Tā visu tu esi radījis tik unikālu. Un paldies, ka tu dāvā mums iespēju to saskatīt. Šos mazos ikdienas sīkumus, kas ir tava lielā mīlestība uz mums un uz mūsu ikdienu. Paldies Tev, Dievs, ka tu esi tik oriģināls visā. Un paldies, ka tu esi tas. Mūsu atspīdums ar to unikalitāti katrā vienā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars. Amen.